Esiet sveicināti visi basketbola draugi. Turnīrs, grupas turnīrs ir pabeidzies. Latvija ir izcīnījusi 3 uzvaras, un tā bija mana prognoze pirms šī čempionāta. Tā kā kļūdījies, es neesmu nemaz. Nu, labi. Teiksim, godīgi, Čehija bija vājākā komanda tur, nu, šī grupā. Nu, mēs redzējām, kā Latvija te paņirgājās pa viņiem bišķiņi, bet ne par to stāstu. Čehiem ir divi līderi nebija, kur visus šos gadus vilku, un es varbūt šeit nekādas akmeņas viņu pusē nemetīšu. Bet kā jāspēlē šādas spēles vispār? Man arī tāds bijušas dzīvē, bet ir viens - nedrīkst zaudēt. Un jāizspēlē visi spēlētāji, un treškārt neiet uz sāsinēm. Ne aizsardzībā, ne uzbrukumā. Lai viņi iemet tur, un tā arī bija. Viņi met sākumā, pēc tam tāpat nolūza. Nu, un mūsēja katrā gadījumā labi salasīja statistiku, viss pēc kārtas, viss kaut ko iemet, viss. Nu, Kristaps pirmajā puslaikā vienkārši zvērs, kā vienmēr. Jau, bet skaidrs ir viens, kad tāds viegla spēle, ja, nu, viņi varbūt pat ir patīkami kā uzvar, bet kā spēle varbūt, nu, viņi tomēr tāda spēle nebūs astotdaļfinālā. Tā būs kaulā, un par Latviju-Lietuvas spēles pašās beigās. Varbūt par šo spēli vairāk. Ja. Tad 10 trīspunktnieki uzreiz tika iemest pirmajā puslaikā, lai Čeks nolikt pie vietas. Nu, ko priecēja divu lietu, kad Zoriks un Žagars ir ierindā. Un pareizi bija, kad Zoriku nolika malā, jo viņš tur spēles beigās bija tā kā potīt, viņš viņu pamežģīja, nevarēja saprast pareizi, bet skaidrs, ka tas nebija nekas krimināls. Biedēja Žagaru traumu, kurā viņu uzreiz neskapēc aizsūtīja kaut kur prom, un likās jau, ka viņam tur kaut kas ir plīsis vai sasists vai kas. Čels ir atpakaļ, un kas man patīk šodien, viņš uz asumiem neizgāja, viņš uz piespēlītēm. Un to viņam nevar noņemt. To viņš māk perfekti. Un es pat teikšu, viņš pat ar klipu kāju labāks nekā citi tur būtu ar nosacīt baigā formā un skriet baigi. Ja? Tā kā viņam ir tās piespēles, izspēles. Skaidrs, ka te būs fizisks basketbols playoffā un nu, nākošajā kārtā tas būs pavisam cits basketbols. Visi tika iespēlēti, un tas lielākais prieks, kad visi sajūt un tos bumbiņus un iemet un metienu. Nu, ko es gribētu teikt, teiksim, nu, nav jēga par tiem čehiem daudz runāt, jo Jāgars arī neatnāca, un es domāju, ka Jāgars varēja palīdzēt, bet nepalīdzēja. Bet Latvija-Lietuva. Es teikšu tā, zaudējums vienai vai otrai komandai. Nu, Lietuvā tā būs liela traģēdija, ļoti liela. Es domāju, kur te neiet nonesīs tur. Nu, Latvijā arī būs. Tomēr, nu, Latvijā palikt nedēļa bez spēlēm. Es domāju, skatītājs to nepiedos. Bet mēs varam. Es pateikšu, kāpēc mēs varam. Mēs varam, nu, analīze man pa braketu būs pēc čempionāta uzreiz, tāpēc, ka, nu, nevar tagad pateikt, kādas komandas, kur, un nevar izskaidrot, kurš būs finālā un tā tālāk. Bet Lietuva, kā jau es jau senāk rakstīju, kur te naišs stils bija uzdzīt formu, viņš uzdzina to formu un čaļi sēžās. Jakubaičs trauma, un mēs redzējām, tur arī Gidraits nespēlē, un vispār tā komanda stāv knapi Zviedrus, knapi Zviedrus, ne hokejā, bet basketbolā. Tā kā Skandināvi iet uz augšu, jā, un viņi pat intrigu varēja izveidot, bet nesanāca. Viņi varēja zaudēt, un tad Somija vinēt Vāciju, un mēs būtu tā Vācija, tas gan nebūtu labs. Bet vispār čempionātā ir tiešām daudz spēles un daudz traumas, un mēs redzam, ka tiešām beidzot, bet mūsu laikā tā nebija. Un es brīnos, man bija 9, 10 spēles, man bija 8, 9, 10. Nu, nebija viena trauma. Es neatceros, ka būtu kāds traumēts čempionāta laikā. Šobrīd ir ļoti tas. Tā kā Lietuva iet uz leju, Latvija iet uz augšu. Un kur iet? Metienu precizitātē. Mums ir labi metieni parādījuši. Mēs izjūtam, skaidrs, ka aizsardzība nav tā labākā, un mēs te nevaram, bet mēs esam noķēruši spēli. Un tas ir labākā ziņa, un es pat redzu cerību uzvarēt. Es redzu cerību uzvarēt, jo nu, skaidrs, ka Lietuva nepadosies. Tur viņi sitiesies līdz beigām. Bet es teikšu tā, ka nu, te ir saldais ēdiens. Jā. Mēs vienreiz Lietuvu izsitām no tā playoff turnīra 2001. gadā, un mēs varam izsist arī otrais. Jā. Tā kā sekosim līdzi, vērosim, turēsim īkšķis
un lai Latvija uzvar. Un tad jau mēs skatīsimies, kas, kur tālāk, ar ko un tā tālāk. Bet izredzes ir lielas. Paldies un čau!